Labdien, mani sauc Ernsts, es esmu no Ceplis, un šodien mēs apskatīsim čuguna malkas krāsniņu ar siltvirsmu modeli Igloo. Konkrētais modelis būs ideāls cilvēkiem, kuri meklē kompaktu risinājumu malkas apkurei. Šī krāsniņa ir ļoti kompakta un tajā pašā laikā arī ļoti praktiska. Tādas lietas kā milzīga dekamera ar malkas ietilpību līdz 40 cm, kā arī iestrādāta siltvirsma ar izņemamu riņķi, ir tikai dažas no lietām, ko šī krāsniņa spēja veikt. Apskatoties uz krāsniņas uzbūvi, var redzēt, ka vairāk vai mazāk tā ir paredzēta dzīvokļu apsildē, mazu dārza mājiņu apsildē un tāda veida izmantošanai. Lai gan tādu uzdevumu konkrētā krāsnes veiks ideāli, ir jāņem vērā arī tās jauda, kas ir 13,5 kW, kas nozīmē, neskatoties uz krāsnes ārējo izskatu, tā ir patiešām spējīga apkuras iekārta un spējas apsildīt arī lielākas telpas līdz 90–100 kvadrātmetriem. Neskatoties uz jaudu, konkrētās krāsnes enerģijas efektivitāte norādīta A kategorijā, tās efektivitāte pārsniedz 80% un jau tā atbilst visiem Eiropas standartiem, tai skaitā jaunajam ekodizainam. Jāsāk ar krāsniņas augšdaļu, jeb virsmu, kur krāsnes arī izceļās no pārējām kamīna krāsniņām. Jāsāk ar dūmvadu, kuram ir 130 mm, iestrādāts šīberis ar atsperi, tas nozīmē, ka to var regulēt lielāku, mazāku, vai jebkādā līmenī, kādu jūs vēl vēlaties, kas atļauj lielisku kontroli un ilgāku degšanas ilgumu. Protams, kad zilās liesmas jau būs beigušās, ar vienu rokas kustību varēs aiztaisīt šīberi pilnībā un siltums krāsnī uzkrāsies ilgāk. Jāmin, ka šīberī ir iestrādāts drošības atvērums. Tālāk jau skatāmies uz virsmu, kas pilnībā izlieta no bieza čuguna. Tā ir nomaināma, atskruvējot to. Ļoti vienkārši, tā ir pieejama kā rezerves detaļa. Tajā ir iestrādāts arī viens izņemams riņķis, gatavošanai uz tiešas uguns, bet virsmu var arī izmantot vienkārši kā siltvirsmu, nav obligāti jāgatavo uz tiešas uguns, tā karsta puse cauri. Tālāk jau nonākam pie sāniem, kas ir izgatavoti no emaljēta tērauda un veidoti pēc dubultsienu principu, kas nozīmē, kad aiz tiem nav dekamera, bet gan ir gaisa kārtiņa un tikai tad ir dekameras slānis, kas padarīs tos vienmērīgi siltākus un neveidos karstuma punktus. Runājot par krāsām, ir pieejama šādā skaistā zaļā tonī, baltā, sarkanā un melnā. Krāsnes durtiņas izlietas pilnībā no čuguna. Tās ir iespējams nomainīt, tās ir pieejamas kā rezerves detaļa. Virs tām ir sekundārā gaisa padeve, kas ar vienkāršu rokas kustību ļaus samazināt gaisa pieplūdu dekamerai un tādējādi paildzināt degšanas ilgumu. Priekšā iestrādāts karstumisturīgs stikls, kas pateicoties sekundārajai gaisa padevei nepaliks melns, jo tas izveidos tādu kā vēsā gaisa aizskaru, kas neļaus netīrumiem pielikt. Paša roktura daļa ir izgatavota no kromēta tērauda un tālāk tam ir nesakarstošs materiāls izmantots. Durvis ir biezas, tiešām no bieza čuguna. Tālāk jau var redzēt, kad ir reži, kas neļaus malkai iesisties stiklā un to sabojāt. Un skatoties dekamerā, protams, plaukts, kas neļaus ugunī iziet pa taisno pa skursteni, bet gan iziet garāku ceļu, tādējādi to sašķeļot. Un nomaināmas biezas čuguna plāksnes. Un atverot šo dekameru, redzēt, cik tā ir tiešām liela priekš kompaktas krāsnes. Apakšā atrodas čuguna reste, kas ir izņemama. Un tā arī, protams, ir nomaināma un izņemama. Visās durvīs ir iestrādāta degaukla. Tagad apstīsimies, cik patiesi dekamera ir liela. Tā ir 43 cm dziļa un 31 cm plata. Tas nozīmē, ka pagales šādas, kas ir 30 cm, var likt pat šādi.
pagals, kas ir 35 cm. Šādi, tas iet vispār bez mazākajām problēmām. Un milzīgas pagalas, kas degs daudz ilgāk, kas arī ir savs pluss, 44 cm. Var ielikt ieslīdus. 44 cm jau tā kā drusku pa lielu, līdz 40 cm, kas arī ir milzīga pagale priekš kompaktās klases krāsnīs. Durvīm, kas arī izlietas no čuguna, tieši tāds pats rokturs kā augšējām durvīm, un ar primāro gaisa padevi, kas atļaus gaisam tikt ievilktam no apakšas un nodrošinās ļoti vieglu iedegšanas procesu. Kas nozīmē, ka jau krāsnes būs kuršanās procesā, to var aiztaisīt un kontrolēt degšanu tikai ar sekundāro gaisa padevi, kas vēl pailgsinās degšanas ilgumu. Aiz durvīm slēpjās nerūsējošā tērauda atvilkne, un tā atļaus vienkārši pelnu iztukšošanu. Pati krāsniņa atrodas uz 4 no čuguna izlietām kājiņām. Paldies, ka noskatījāties manu apskatu krāsniņai Igloo. Ja gadījumā jums ir kāds jautājums par konkrēto modeli vai par jebkuru citu malkas plīts vai krāsniņas modeli, droši sazinieties ar mani vai kādu no maniem kolēģiem ceplis.eu kontaktu sadaļā. Mēs jums palīdzēsim. Atrodamies mūsu izstāžu zālē Skuņciemā, kur visi šie modeļi ir aptaustāmi un apskatāmi. Ja vēlaties klātienes konsultācijas, sazinieties ar mums iepriekš, un mēs to varam norganizēt. Paldies vēlreiz, lai siltums kadrās mājās!